Tās pozitīvās ziņas, skatoties arī pagājušo gadu, ka ir obligācija laidiena, tad tas pieprasījums ir krietni lielāks nekā bija sagaidīts. Tā kā, man liekas, tā investoru aktivitāte pieaug gan privātpersonu segmentā, gan arī korporatīvo. Un tad tas jautājums ir, ko mēs ar to darām. Jo, protams, ja esmu investors, man ir iespēja iegādāties akcijas, fondus, obligācijas visā pasaulē, skatīties uz Amerikas tirgu, bet kas ir tas piedāvājums Latvijā? Un ja tur nebūs tādi emitenti, kas ir spējīgi parādīt savu attīstības stāstu, savu izaugsmes stāstu, un lai šīs finanses paliktu šeit, mūsu reģionā, tad būtībā mēs redzēsim, ka šīs investīcijas un tā nauda aizplūdīs uz citiem reģioniem, bet nekalpos to mērķu sasniegšanai, kas ir ļoti svarīgi. Mēs gribam tautsājniecības izaugsmi, mēs gribam nofinansēt aizsardzību, izglītību, veselību, bet mēs negribam palielināt lielos nodokļus, un mums ir arī parāda griezti. Tad no kurienes ņemt naudu, tad būtībā šis kapitāla tirgus iespējas un investoru interesi un aktivitāti vienkārši apliecina, ka tirgus ir nobriedis un būtībā visa infrastruktūra ir sakārtot, un tikai vajadzīgi tiešām tādi spēcīgi uzņēmumi ar izaugsmes stratēģiju, kur to izdarīt. Lielie komerciālie valsts uzņēmumi, kā tie, kuri varētu startēt šajās kapitāla tirgos, piemēram, mēs varam runāt par LMT, kas ir ļoti garšīgs uzņēmums ar darbību eksporta tirgos. Mēs varam runāt par enerģētikas sektoru, Latvenergo vai meitas sabiedrībām. Tā kā tās iespējas ir, bet, diemžēl, tie lēmumi šobrīd politiski netiek virzītas uz priekšu.